Labrīt, mainīsim šito zobsiksnu komplektiņu. Tā mums būs pilkliņi visi. Uz karaču un apkopīt šodien ieskata atkal kārtējā ziņa. Protams, kas palastīja antifrīz, ja mainam zobsiksnu. Ir tepat nepareizi uzrakstīt vārterpumpa. Neko viņam jau dzīve ir tā kā tas saprašam. Tā. Nu ko, apskatām būs 2 litru motorīts. Ja normāli siksniņi apkopīts. It kā visam vajadzētu skroties, pats esmu skrūvējis. Tikko riteņus bija kaut kur citur montējis, bija pieskrūvēt tā, ka muguru ielauza. Tagad nezinu, visu dienu būs jācīnās ar muguru sāpēm. Un tā arī ir. Liela problēma, nezinu, saeļļojuši, ko, to redzēsim. Nezinu, man neko cilvēks neteica, ka viņam ritošais ir beigts tā, ka riteņi kustā. Var dzirdēt pat. Un, ka riteņi šitā te kustās, pastījos gala buksi galīgi beigt, un man liekas stūrs pirksts, cik es varēju atčamditīvi galīgi beigt. Es nezinu, kāpēc man cilvēks neko neteica īpašnieks, bet ka riteņus kāds ir mainījis līdz virsū. Ar neko laikam cilvēkam nav pateicis. Tas ir ļoti slikti. Neko. Turpinās, ka būs kaut kas izjauks, pajauks, tad raudīšu tālāk. Tā vai mācā. Tā kaut ko es pajaucis, kas ir ļoti, ļoti svarīgs moments ar antifrīzi bačoku. Ja tu ņem kādu trūbu nost, nekad neņem uzreiz trūbas nost. Neatskruvējot, nenolaižot spiedienu. Varbūt, ka spiediens iekšā, ja ir tikko braukts, vēl uzkarsēts, tas ir 90 grādu šķidrums, tev var sejā ienākt. Obligāti pirms kaut ko daram, nolaižam spiedienu, atskruvējam bačoku vaļā un tad ņemam, ārdam ārā. Pārējās detaļas ņemam nost. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi šajā momentā. Ārdot ārā mašīnas. Netaisam kaut kādas trūbas vaļā, pirms nav nolaistas antifrīzes spiediens. Nu jā, gar antifrīzes krāmējās sistēma, dzēsēšanas sistēma. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Pagaidām tik tālu ticis. Ja nojaucis, te pajaucis nost. Nu, skrūvējam. Turpinam. No tā man ir metikas, ko es zīmē. Šitas ir 2 litri. Viņam sanāk 2 zobu aizi. Šis ir 1,9. Zobs pirms. Tāpēc nevajadzētu sajaukt komplektiņus. Es kādu atšķirību. Tad ņemam šoreiz 2 litri motora. Kas paredzēts 2 tapiņas. Iesim skatīsimies sāksim pametkā mašīnīt. Nāksim jau uz ten. Meklēšu kloķenē metku. Tā. Kaut kas nebūs lāgā. Bet sekojoši. Šitam komplektam te ir uz zoba metka.
Bet mums ir metka, nav no 1,9, kas kriemels iebalsts. Mums ir metka zobu virspusē, nevis zobu iekšēnē. Un kaut kas te nebūs tīši. Nu labi, pastīšu un te jau padošu ziņu, kas un kā. Tur ir tā metkā. Tā, kaut kas nav terīgi tikai to mašīnu. Varēs redzēt, nevarēs. Sūdīgi redzēt nav metka. Redziet, tur tā mazā caurumiņā. Redzēs, ko liks uz lielā displeja. Nav pretī. Neiet šitas te stienīts iekšā. Šitam stienītam jāiet iekšā. Redziet, viens stienīts mums ir iekšā. Un otru mēs nemaz nevar dabūt iekšā. Atdurās. Nu, cik daudz ir nepareizi. Skatīsimies. Es teicu, kaut kāds puszobs nepareizi. Izplūdes sadalenē. Un kas mums tā apakšā notiekās? Te notiekās tas, ka mums ir pa 1,9 viss tā padarīšana. Nav tā kā. Nu, apskatīsimies, cik beigt mums rullīši ir. Tā, sāksim ar mazā parazītu rullīt. Baigi dzirdēt nevar, bet, nu, kustība jūtam, vibrācija ir jūtam. Varbūt mazais rullīt. Tād nāk liela šitāds viņam rulls arī. Normāli grab, ne? Tas mēs priegotāju rullu, šis ir kaut kāds daika un droši vien. Dzirdat? Viņš pat kustā. Klab un grab īsti iekšā. Kādi 100,000. Dzēs sūknīts. Var redzēt, ka te ir sarkans jau. Tas nozīmē to, ka gultuns iekšā viņam ir bojāts. Dzirdat? Un arī kaut kāds bez jebkādām pazīmēm, kas tā pa firmu. Tie ir tie salasītie komplekti, nu, ķīpa no lētākie. Ko vēl mainīsim ģeneratoru siksen. Jo celiņi sadiluši ļoti. Ka viņi paņem rokā, viņi tādu plāniņu liekas, tā kā vidz izdils. Kas ar zobsiksni? Zobsiksni, nu, ko tu pateiksi šitie te biezais zobsiksnē, nu? Pirmais jau, kā es noņem vāku, es skatos, vai šitos te, to var redzēt. Tos zobus nospiedums jau var redzēt. Tas jau nozīmē to, ka viņš daudz nogājis. Un tās svītriņas pat ir padzisušas. Nu, tā tam kapronam ne, bet stikla šķiedri, kas tie iekšā ir. Nu, viņš ir nogājis savu, nezinu. Tur ir nodzisuši tie uzrakstiņi. Mēģināsim uzrakstīt šoreiz viņam uz lapas kaut kur. Kaut kad es viņam mainīju 100 gadu apakaļ. Nu, kāds 100 gadu. Nu, nezinu. Kaut kāds 2-3 gadus apakaļ. Nu, viss. Iesim tagad. Pastīsimies, kā viss tur ir. Toreiz pat neliku uz metkām, viņi atzīmēja savus, salikt un cilvēks brauc. Pat no šoreiz tāda interese. Visi saka, nu jāskatās metkas. Nu uzliek uz metkām tagad. Tā jau redzēs, kas tur būs. Cik labi ies vai neies. Tik daudz, ka tāds viss izskatās. Tāds jādīstīja ir dzēs sūku un vietiņu visu, lai blīvējās. Liekam apakaļ. Un darbojamies tālāk. Kāds zobsiksni virsū. Mēģinās izgriezt pa metkām, jau kaut ko mēģināšu iestatēt. Sazīmēju savus metkas atkal. Lai es saprotu, kas ir kas.
Autodotā interesanti rādīts, viņam tā kā 1.9 ir priekšpusē tā metka apakšā. Tā kā es rādītos uz tos štoperētājus, viņam ir gan priekšā, gan tā. Nezinu, redzēs, skatīsies, griezīsies motors vai nē. Viss tā kā mums ir. Sākam. Kompresija. 1. 2. 3. 4. takts. Ģipā šitā paskrienot garām esot jāpārgriež. Tad, ja tu gribi atgriezt atpakaļ, tad vismaz kursos mācīja, no ķēdes droši vien kā nē, bet šitos zobsiks jāpagriež pa 4. atpakaļ. Un tagad var priekšu. Bet labāk negriezt uz atpakaļ. Tāpēc mazums galvās ķēdes ar daudziem nāk kaut kādas abām sadalinēm. Bez spiediena labāk jau ne. Tādām padilušākām mašīnām. Jaunām varbūt. O, viss griežas. Vismaz esot 3 reizes motors jāizgriež uz riņu. Nezinu, ko tas dod. Tas kaut ko dodot. Vai es viņu negriezīšu 3 reizes, pietiks ar 2. Neķerās, te neķerās. O, noliek nosnāt. O, tā. Visam tā kā vajadzētu būt. Pastīsimies, parādīšu jau. Kur tad ir mums tas? Kas mums ar metkām? Kur mums ir? Tā. Kur mums sanākuši? O, uzgriezīsim. Bišķiņ tā kā metki. Pa štengari. Tas varētu būt grieziens varianta. Apstājies. Jā. Nu jā, tik līdz neko es pieķērot, pagriezt bišķi motoru atkal. Spriegotājs, kompresēju toti. Šurā iespriego stingrāk. Tā. Kur ir? Tā parādīšu. Jums. Kur ir spriegotājs? Tā jau vajag redzēt. Nevar. Tā kā ieskatās iekšā, viņš stāv uz spriegojumu. Jā, spoguļskatā ar šitaišanī darbiņā jāmācās strādāt. Ir šķuji, tausti, čamdies. Ne visu tu redzēsi, kur kas atrodās. It kā visam vajadzētu būt bultiņi pareizais virziens, piespriegos pareizi. Tiem parādīšu, ka tā bultiņa ir. Tas jāievēro uz rullīšiem. Redzēt? Te ir bultiņi. Kur pus tev jāspriego? Spriegotājs šī gadījumā ir par pulksteni jāspriego. Citiem ir pret pulksteni jāspriego. Tas attiecīgi kāds tur ir novietots. Jau bišķiņi te jau dzirdēs kā rūcautiši. Izprovējies ar mašīnu, uzsildīsim, silto gaisu sagaidīsim. Diena arī tā pagāja, tad tās ziemas mēnešos tā būs, ka visi čorni tumši. Vienmēr visu smuku sastāvēs, sadarīt. Vienkārši. Kājas pēc zobsikas maiņas, kārtīgi izsildīt. Vienkārši, lai redz. Paprojas tiksim uz asfaltu, kā man šiet. Cik labi, cik nelabi. Vilciens ir vai nav. Viss notiek. Cik es braucu tādu mašīnu, ir tā rāviens kaut kā, cikam ir. Testa gabaliņš mums ir. Jā, man mājas uztaisījuši.
normāls 2 litrīgam vajadzēja būt savādāk, vai met, ka it kā viņš ir 2 litri šitas te, bet, nu, gan jau ir kaut kādi brīnumi. Uztaisīt. Kaut kas salikt no 2-1. Kāds tur baigi, tur roku, zin tos motoru dzinējus gan jau. Kāpēc 2 litri metks nederēja? Nu, tas ir metks, kā tas aparātiņš, ko liek iekšā apakšējā zobra. Kāpēc 2 litri derēja no 1,9, nevis no 2 litri. Bet komps arī es iegāju iekšā 4. gadam, rāda 2 varianti. Vienkārši kā ir tas, nu, tagad 2 litrīgam, kam ir metki pa 3 zobu uz priekšu, un arī tas otrs ir, kam ir, nu, kā tas caurums, kur nāk metki pirms. Vienkārši tā kaut kā. Ja jau 6. ceļu, tad jau viss kārtībā jauda pietiekoši. Šitai mašīna. Tā arī beigsim šito video. Ar tiem filtriem, jā, tur degvielas, tās trubiņas. Prostais atskrūja uz riņu, tur ir tās skrūviņas, tādas 6. Tās skrūja to vāciņu vaļā, viss neaiztiek nekādas trubiņas, cits tur viens servisā noņēma trubiņas, nostājuši tur sāk mukļīties kaut ko. Salona filtrs viņam ir zem bardačoka, apakšā. Gaisa filtru pāris skrūviņas uz riņu, tas jau bija mainīts, jo te mainīja, kad es to turbīnu, man liekas, pavasarī viņam. Pa to arī tagad ielikām jaunu atkal. Vienkārši, ka uzstājas labi apkopīt, tā jau mašīna kalpo. Vienkārši. Te rullīši, jā, jo tas bija tas komplekts toreiz, ka mainīja. Man liekas, itādi kaut kādu, nu, nezināms izcelsmes nosaukumu, tad tur samest iekšā no dažādām firmām rullīšu. Siks tāda, rullīts tāds. Nu, katrs savādāks, karoči. Tie, nu, es nezinu, tādu uzliek un tu brauc 120 000 vai tev noies, es nezinu. Man personīgi, nu, cilvēks atved, nu, pateikt nemainīt, nu, cilvēks atved, nu, es likt, nu, es jau lieku tādu. Te var redzēt, nu, mēs izbraucam šoreiz uz to, ka mēs mainām uz tiem plus mīnus 60 000. Nezinu, tur bija tā lapiņa, mēs to informāciju bija izdzisus un vēl neuzzināsim, cik tur tie 1000 viņi nogājuši. Bet, nu, pabriesmīgi siks nebija tik briesmīgi, kā tie ruļļi šoreiz likāt. Nu, tā vajag pagaidīt.